Labdien! Mēģināšu atkal valcēt no sākuma lišķi. Kādu pusstundu pavalcēs. Un tad jau redzēs, kā te būs. Pulkstens ir 5:30. Atbrauc bez 10 uz Vaivanu. Lišķi atkal ūdeni dabūju pasmāt, palīdz bišķi pa nakti. Labi. Sāku valcēt. Sākšu ar šitādu džeku. 15 centimetri. Strike Pro. Tad tā būs, ka uz viņu tagad vairāk nekad nevienu līdzekļu neuzķersies. Cik labi uz viņu ķērās tajā gadā, kad es nopirku. Un tas pa ziemā bija pēc valcēšanas. Decembrī varbūt. Tajā gadā ķērās labi, jo pareizi atceros, kad 27 līdzekļus tajā gadā uz viņu noķēra. Un pēc tam ne nākošā, ne pēc tam, cik es mēģināju viņu lielu brīdi nemaz līdzi neņemt. Zāles jau te vairāk nekā saprašanas, gan peldošās, gan arī tā kā līmenis nokritis no gruntas. Jā. Tās gandrīz izskatījās, ka no gruntas pieķērās. Tā kā šodien vēlāk atbrauc, te jau vājus ir, tai pusē vien. Nu, un te es pagaidām redzu divus. Tā kā šodien labs laiks, rīt jau atkal rāda, ka būs lielāks vējš, tad jau varbūt es nebraukšu. Nu, jāskatās, ko rīta vakarā rādīs un rītā. Te jau tas prognozes mainās. Vakar rādīja, ka būs šodien lietas, bet nekā pa nakti laikam viss noliek. Uz zvaigzni nebija neviens ap. Pamēģināšu uz šitādu džeku ar 15 centimetri. Varbūt uz šito būs. Uz šito es daudz neesmu noķēris. Vēl divus vājus atbrauc. Nē, nu pamazām uz šito laiku jau sāk lasīties. Uz 10:11. Nu, tagad pēc 5:11. Vēl viens aizmesās. Uz velca neviens cop nebija pa visu šito laiku, kamēr te atvelcēja. Nomainīja kādas 5 dažādas džekas, dažādās krāsās. Nu, pamēģināšu bišķi pamētāt uz Lucky John Skubīru šitādu. Dzeltena sarkana un zila mugura. Vakar man viena pie pašas laivas uz viņu beigās ķēra. Nu, pamēģinās bišķi pamētāt. Palaidīšos uz to pusi tajā vakar. Vēl gadīties, ka šodien būs kā vienmēr. Vājus jau beigās salasījās tie pulku. Cita aizbrauc tai pusē vai 26:12 bija pirmā capa uz Vestin gumiju. Šito man capa nebija bijusi, te astē, ko ieķēra. Bet tikai astē. Tā kā šodien izskatās,
kad ir tāda necopas diena. Tā jocīgi man likās, vai ir copa, vai nav, ir zālēs, nu sametēšu. Otrais jau droši vien viņi neņems. Ja jau tā knapi tai astē ieķēra, tā jau diez vai otrais ņems. Kā uzliks sakangālīt, tā uzreiz pirmā metienā copa. Normāla zivs. Jā. Nu, varbūt, ka tā vienkārši laimējās, bet... Pāri pa divā pusi jau būs. Jā. Trīs jau šoreiz nebūs. Piecpadsmit pāri vieniem pieķērās. Nu, Iejuši haidi. Nu, kāda forša zivs. Noķērs Blue Fox sakangālīt šito. Pirmā metienā, kā pielika, cik te pirms tam mēģināja visu kaut ko mainīt. Galīgi, nu viena tā copa bija uz to vestiņu. Astē iekota gumijā. Veiksmīga diena. Divas copas pagaidām un viena zivs. Nu, visdrīzāk jau, ka viņas te ir ļoti maz. Jo, nu, kur tā ieejusi un pirms tam neviena copa, nu, varbūt, ka viņi guļ vienā vietā un nekustās. Nu, tu trāpiņai, tā viņai paņem. Otro zivu noķēra uz aizsmūdzi šito zaļo. Viņš ir 12 centimetri. Nezinu, vai uzfilmējās vai ne, sākumā nakā te gļukot tā kamera. Tad neslaidzās iekšā, tad neslaidzās ārā, tā kā ko devis. Kā būs, tā būs. Nebūs uzfilmējies, nebūs. Ko te tu izdarīs? Būtu kaut kāda rekorda līdaka, tā būtu žēl, bet... Jā, un tieši tā es iedomājos jau, ka vajadzētu uz šito aizsmūdzi pamēģināt.
Nu, viss šodien beigšu. Šodien man gāja vislabāk pa visām mēzēm. Nu, šogad divas labas līdaks. Nu, caps, lai gan tu iztik bija, bet nu man jau pietiek. Labi, uz redzēšanos.